Tātad mans piedzīvojums sākas, kad es un mans draugs tika vienkārši pamatīgi aizvilkti uz pilsētu svinēt vienu no mūsu jocīgākā un visnepatīkamākā draugu dzimšanas dienu. Mēs aizgājām uz vietu, kur es mēģinu strādāt un piedalījāmies sambukas izaicinājumā, kur izvēlētajai personai jāizdzer 4 lielas glāzes, cik ātri vien var. Sambukas smaka mani joprojām vajā. Varbūt tā ir iespējama vistuvākā benzīnam. Es pamodos agonijā savā gultā nākošajā rītā. Tā bija vismulsinošākā lieta, kas jebkad ar mani notikusi. Es paskatījos pa kreisi un ieraudzīju mazu gabaliņu no sava pleca iztrūkstošu. Tas bija šausmīgi. Mana palata bija pārklāta ar asinīm un vēmekļiem. Un patiesībā smirdēja pēc nāves. Pamazām es sāku salikt nakti kopā pa gabaliņiem. Pēc dažiem dzērieniem es nogāzos ar seju pret grīdu, un durvju apsargi mani izvilka ārā. Pēc izmešanas no katra bāra, kluba un krodziņa pilsētā es beidzot pazaudēju savu draugu un sāku runāt ar meiteni, kas mācās gadu zem manis un kuras māsa ir manā gadā. Es pasūtīju burgeri, samaksāju par to. Čalis noliek to man priekšā. Un kāpēc es to paņemu un iemetu viņam sejā? Pirms smejoties skrienu ārā no teikaveja, paslīdu uz kebaba un nogāžos ar plecu pa priekšu uz ceļa. Tad es tiku vārdarbīgi iemesta taksī un aizsūtīta mājās. Es nezinu, ko tas vēsta par manu raksturu, bet es atklāju, ka man ir biedējoša alkoholiska puse, kas terorizē vietējos teikavējus. Bet pozitīvā ziņā es atklāju, ka man ir apburoša piedzērušā puse. Mazāk kā pēc 2 dienām es atklāju, ka esmu iedevusi tai meitenei savu telefonu numuru, un no tā laika mēs satiekamies.